Tātad, mikrofona tests 1, 2, 3, šis jau ir 3. mikrofons, ko es pārbaudu, jo neviens negrib strādāt ar mani jauno telefonu. Es ļoti ceru, ka man nebūs vēlreiz jāpārakst viss tas, ko es te stāstīju. Strādā ASMR. Es jums gribu teikt milzīgu paldies, ka jūs skatāties manus video. Šī būs tiešraide. Es šo ielikšu video šodien, kad es to runāju. Šodien ir 27. novembris 2007. Bet šāds video, tāpēc, kad mēs esam sasnieguši 506 sekotāju robežu. Paldies, ka tu esi šeit, paldies, ka tu skaties, paldies, ja šis ir tavs pirmais video, ko tu noskatījies. Tev ir ļoti daudz vēl ko skatīties, interesantas lietas. Manam izskatam nepavērsiet uzmanību, tāpēc, ka mēs ar mani tornādā slimojam. Mums bija dress-ups, bet man tagad klaps vienkārši. Paskatīsimies statistiku, statistika lūgu, screenshotī studijā, ko es piefiksēju. Ļoti daudz skatās bez subscribošanas. Lūdzu, piesakojiet, tas man ir svarīgi. Un laikojiet video, to, ko jūs skatāties, jo tā ir tā kā atgriezeniskā saikne. Tas ir tas, kā es redzu. Tad es redzu, ka jūs skatāties. Es ļoti novērtēšu, ja tu ieliksi šito, nospiedīsi subscribe, kā tie youtuberi saka, Tādās, ka ir vīriešu procents, kas skatās mans video. Wow! Ko jūs šeit labu ieraudzījāt priekšams? Ikea nevedīsiet savus gandrīz 3-gadīgos bērnus uz spēļu laukumiņu. Savu bišķiņu apakaļ kāds laiciņš, un tad mēs varēsim iet un bāzt dokumentus sejām, ka mums ir 3 gadi. Vienam jau neinteresē, ka tam bērnam ļoti gribējās uz to laukumiņu, un ka viņi jau bija novilkus drēbes, var teikt, nost. Reāli pārdzīvo par to, ka viņi nelaida uz turieni. Jūs vēl varētu ierakstīt, ko jūs gribētu redzēt. Patīk filmēt vlogus, kas notiek, ņem līdzi filmēju, montēju, bet kaut ko arī tādu, kas ir, tie klasiskāki YouTube video, piemēram, kas ir manā skolas, man nav skolas soma, bet kas ir manā somā? Viena diena kopā ar mani. Iesakiet, gribās, lai šī tava YouTube padarīšana, tāpat kā arī citos sociālos tīklos, atgriezeniskā saikne, ne tikai tas, ka jūs te atnākat paskatīties uz mani, bet jūs iesaistīties, un tiktu kā laivos ir cilvēki, kas katru reizi, ka ienāk, viņi saka, čau, tas jau mums ir tā kā televizors, man arī YouTube ir kā televizors, jo es televīziju vispār neskatos, skatos YouTube'ā visus YouTuberus, kam es sakoju. Tas brīžiem, kad man tagad pazūd sajūta, ka tas ir īsts cilvēks. Televizorā arī ir īsti cilvēki. Jūs saprati to domu. Es te esmu dzīvā, un es redzu, ko jūs rakstat. Es saku milzīgi paldies par skatīšanos, milzīgi paldies par iesaistīšanos, un milzīgi paldies par sakošanu citur. Milzīgi paldies, vispār paldies. Ak, Dievs. Tiekamies citos video, dievajos vai vlogos, rakstiet, ko jūs gribat redzēt. Kaut ko uzrakstiet. Paldies!